Tuvojas Ziemassvētki, un daudzi no mums sāk meklēt dāvanas saviem tuviniekiem. Par to, ka prece var būt nekvalitatīva, to zina katrs, bet ne visi zina, ka prece var būt arī bīstama veselībai un dzīvībai. Runājot par preces drošumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad īpašu uzmanību pievērsis bērnu rotaļlietām. Nedroša prece ir tā, kas rada kaitējumu cilvēku veselībai, dzīvībai, mantai un videi. Viņa rada kaitējumu jebkādā veidā, apdraudot cilvēku. Tas ir, piemēram, ķīmiskas vielas var saindēt, mazas detaļas var bērnam radīt, piemēram, aizriešanās risku, nosmakšanas risku, elektropreces var radīt elektrošoka aizdegšanās riskus. Dažādas riskus var radīt šīs preces. Bērni ir nepasargātākā daļa, mēs pievēršam lielāku uzmanību bērniem paredzētām precēm, bet ne tikai, arī, protams, pieaugušajiem un arī mantai, videi. Pirmkārt, jau Patērētāju aizsardzības centram ir noteikts jomas, par ko Patērētāju aizsardzības centrs atbild. Tas ir vispārējais drošums, ir centram rotaļlietas, elektropreces, būvmateriāli, gāzes iekārtas, vesela virkne jomu, vairāk par 30, varbūt pat 40 jomas, par ko mēs atbildam. Tur ir noteikti specifiskas prasības, kurām jāatbilst šīm precēm. Tur nekas nav jānoskaidro, tas ir jau noteikts. Tas, ko mēs darām, mēs izvēlamies prioritārās jomas, un mēs šajās prioritārajās jomās veicam pēc iespējas testēšanu, cik mums līdzekļi atļauj, veicam citu veidu pārbaudas, ko mēs varam darīt. Dokumentus pārbaudam, instrukcijas, brīdinājumus, tehnisko dokumentāciju. Konkrēti par rotaļlietām mēs esam testējuši 30 rotaļlietas uz mehāniskajām, fizikālajām īpašībām. No tām 19 rotaļlietas neatbilda šīm prasībām. Mēs esam 17 rotaļlietas testējuši arī uz ķīmisko vielu esamību. Tad uz talātiem tur bija 3 rotaļlietas neatbilstošas un 21 elektropreci esam testējuši, no kurām nepateikšu precīzi cik, bet 55%, tad vairāk nedaudz kā puse, neatbild noteiktajām prasībām. Atkarībā no īpašībām ir fizikālās, mehāniskās īpašības, kas, teiksim, tad parasti to, ka nevar atdalīt sīkas detaļas, nevar būt pārāk garas augsnes, nevar būt asas šķautnes, nevar būt pārāk skaļa skaņa. Tās ir šīs fizikālās, mehāniskās īpašības, kas nedrīkst apdraudēt bērnu. Un ir ķīmiskās prasības, ir noteikts vielas, kas nedrīkst būt rotaļlietās. Un to var pārbaudīt tikai rotaļlietas testējot. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina cilvēkus ziņot, ja ir radušās šaubas par kādas preces drošību. Eiropā darbojas īpaši ātras informācijas apmaiņas sistēma RAPEX, kuras ietvaros dalību valstis ziņo par precēm un pakalpojumiem, kas rada draudus patērētāju veselībai un drošībai. No šīs sistēmas Latvija saņem informāciju par precēm, kuru nedrošums atklāts kādā no dalību valstīm.